izstādes nosaucu tādā nosaukumā, vadoties pēc tās savas baltās gleznas. Bet pēc tam es skatos, ka tu ir paralēlis gan ar gada laiku. Ārā ir ziema, viss ir balts, sasniedzis, un vēl ir saistās ar manu dzimšanas dienu, man apļo jubileju, un to arī varētu nosaukt par balto dienu. Un tad tā nejauši man ir sanācis, kad principā nosaukums cēlās no gleznas, arī gleznai tās nosaukums ir, bet tas viss atsaucās kopā, šitie visi notikumi. Ir ļoti daudz frazeoloģijas ar baltu krāsu, un nevienmēr tas ir labestīgi, vai ne? Tas varbūt arī, balta skaudība, ja, varbūt arī nav slikti, bet pārsvarā jau tas ir kaut kas labs. Kaut kas tīrs, kaut kas laimīgs, kaut kas veiksmīgs. Es gribēju uzglezot no baltu jūru, ar baltu eļas krāsu. Un tad es domāju, bet kāpēc man balta eļas krāsa jāņem? Es varu paņemšu kaut kādu citu materiālu, kas var pataisīt kaut ko vēl tādu, jo balta, viss būs balts, un īpaši tur tā, viņš neizskatīsies tā faktūra, man gribējās kaut kādu faktūru. Un tad es paņēmu to balto špakteļu masu. Un tad jau man iznāca gan arī tāds veidojums, jau cilnis, jāsaka, jā. Bet tas ir tāds, tomēr nevar nosaukt par cilni. Viņš ir tāds, kā gleznot ar baltu telpisku materiālu, es tā varētu teikt. Bet man akadēmijā mācīja Martinsons Pēters. Viņš teica tā, ka mākslinieks ir tāds cilvēks, kas, ja viņam ir iekšā kaut ko, pateikt otram, tad viņš ņem jebko. Ja tādu materiālu, vai papīru, vai špakteļmasu, vai krāsas, vai mālu, viņš vienkārši strādā un izsaka visu. Es nebiju redzējusi lielāko daļu balto gleznu un nebiju redzējusi to pa vidu, kas bija tāda pasteļtoņu balta. Man ļoti patika, tā kā bija pārsteigums. Ļoti daudz esmu redzējusi gleznas dzīvoklī un pie visām sienām, bet man tiešām ļoti patika, kad ir dažādība, kad ir gan baltais, gan arī krāsainais. Ilze pat par sevi ir ļoti sirsnīgs, jauks cilvēks, un es viņu pazīstu, es teicu, kā mūsu dzīve savadusi kopā no plenēra laikiem, 98. gada, jā, tātad perspektīvi jau esam pazīstamas jau, cik tas sanāk, 18 gadus. Man liekas, ka ļoti jauka viņa malacis, viņai patīk darboties un gan gleznot, gan zīmēt, gan ar savu keramiku nodarboties, jā, un šī izstāde, man liekas, ir atkal tāds atskaites punkts viņai par savu darbību. Malacis tiešām jauka.